Kaspar, paldies tev un komandai par fantastiskām emocijām. Latvija brauc uz Olimpiskajām spēlēm 26. gadā. Fantastiski! Jā, unikāls sasniegums. Es saku, 4 gadu darbs vienā dienā izšķīrās un liels prieks, lepnums par komandas biedriem, par Latvijas hokeju, par visu valsti, kāda bija atmosfēra arēnā. Es domāju, ka mēs visi kopā to esam pelnījuši un brauksim cīnīties. 0-1 pašā sākumā. Tas komandu nesamulsināja, bet saniknoja. Kas par atbildi? Ko jūs izdarījāt laukumā pēc tam? Zinu, kā ja no rīta iet augstā dušā, tad varbūt diena tāda labāk sākās. Jā, neveiksmīgs moments pirmajā spēles maiņā, bet nevienā brīdī nebija panika. Treneri uz soliņa teica, ka viss tikai sākās un ka viss būs labi. Tālāk ņēmām visu savās rokās. Jā, un tie lēmumi, kurus jūs pieņēmāt uzbrukuma zonā, vēl vienkārši fantastiski. Jums izdevās tik daudz lietas. Šī bija noteikti labākā spēle no 3. Jā, es domāju, ka no spēles noteikti, no spēka ziņā arī mēs viņus malām izmantojam to, kur mums ir spēcīgās puses. Varēja redzēt, ka franču aizsargi jau beigās knapi varēja paslidot. Un, tā bija tas mazais spēles uzdevums no treneriem, ko vajadzēja izmantot. Bija, protams, arī kļūdas. Tas nav, bet 60 minūtēs, es teiktu, 55 mēs kontrolējām visu. Olimpiskās spēles pēc pusotra gada, Daugoviņš tad vēl spēlēs hokeju? Es ļoti centīšos. Jā, neviens negarantē vietu izlasē uz olimpiādi, bet jā, ir jāstrādā ar sevi, jāstrādā, lai būtu tur. Es ļoti gribu būt tur un tā jau laiks rādīs. Vēl ir daudz starp turnīri sezonā un pasaules čempionāts vēl starpā, tā kā ir daudz ko pierādīt vēl. Tagad jūs kā putni izlidosiet uz visām pasaules malām, Ziemeļamerika, Eiropa. Ko dara Kaspars Daugoviņš? Jā, rītā bērni uz skolu, svinīgo daļu, tad kaut kādas pusdienas un pēc pusdienām uz lidostu. Jau prom? Jā. Tu brauc uz? Slovākiju. Tāpat uz Mihālovci, ja? Jā. Un tad viss turpinās, tev ir līgums uz gadu? Jā, jāgatavojas sezonai kopā ar klubu. 20. septembrī sākās regulārā sezona, tā kā vēl ir kur pielikt, vēl ir ko pierādīt. Un jāmauc labu sezonu, lai nopelnītu līgumu nākošgad. Kas par sinerģiju ir jums ar līdzjutējiem arēnā? Viņi nāk jūs skatīties pat pret ne-elites komandām 10 000. Tas ir kaut kas unikāls. Jā, es jau saku, sports ir viena no lietām noteikti, ne tikai hokejs, es teiktu, basketbols arī ir jau pēdējos gadus mēs konkurējam, un tā konkurence padara to visu labāku, un paldies līdzjutējiem, ka bija ar mums kopā, jo tiešām tas ir mums, tāds numur 1 trumps Latvijas hokejā, laikam ir mūsu līdzjutēji. Nebūtu līdzjutēji, nebūtu hokeja Latvijā. Hokejs dzīvo, visi un valsts dzīvo. Tas ir pats svarīgākais. Liels paldies, Kaspar, par to, ko tu esi izdarījis. Paldies visiem par atbalstu. Gaidām tevi atkal izlasē. Tiekamies.